Nu, ko mums Mariku Ģēdērti ir izdevies noķert vēl pirms paša sākuma. Kādas ir sajūtas? Es skatos, neskatoties uz laika apstākļiem, augsts nav. Zini, vēl nav. Vienu brīdi bija tā, ka es sēdēju, bija augsti, jā, bet tagad jau ir īstenībā jau labi. Pasies, es pie siltuma esmu, tajā pavisam ir labi. Bet pavisam mazs mirklīts ir atlicis līdz pašai parādei, un tās emocijas ir tādas, kad tā kā balons visu laiku aug. Vienā brīdī tuvojos jau tam momentam, ka tūlīt viņas vienkārši eksplodēs, jā, jo, protams, tā kulminācija pamatā būs jau parāde. Bet ir patiesi prieks redzēt, kad ir tik daudz turisti, jau vēl pasākums nebija sācies, ka visi jau šeit pa tejienu tusēja, un es ceru, ka mēs izaugsim arvien lielāki un lielāki, būs vairāk un vairāk viesi pilsētai, un vairāk turisti izvēlēsies Latviju kā savu galamērķi. Saki, vai ir informācija, cik liela interese ir no ārzemju preses? Nu, grūti jau pateikt, tos mēs redzēsim, kurš būs vairāk blondīns vai prese. Vienmēr ir bijis, ka prese vairāk. Bet tāda svētku sajūta ir, ja tāds nogurums, kāds šobrīd pat jūties? 10 minūtes atpakaļ man bija tā svētku sajūta, un patreiz viņa ir. Bet pirms tam vēl, kā mēs te vēl tehniski vēl pēdējās lietas vēl kārtoju un organizēju, tā vēl nebija tā svētku sajūta. To, vai Marikai Ģēdērtei saglabāsies svētku sajūta arī pēc, piemēram, gājienu, mēs uzzināsim jau, piemēram, ballītē, vai ne? O jā, tā noteikti būs tā. Bet tā būs noteikti.